Tu ej paēst. Ko tu meklē? Atsauksmes. Tad, kad tu ej un skaties uz tāds pakalpojums un izvēlies kaut kādu skaistumu kopšanu, frizēru vēl kaut ko tu skaties? Atsauksmes. Tev mašīnai kaut kas ir saplīsis, un tev vajag kaut ko salabot. Tu ej caur Google, ko tu skaties? Atsauksmes. Ļoti interesanti ir tas, ka mēs ieejot kaut kādu Google Maps un tur šķirstot dažādas pakalpojumus, dažādas biznesus. Tas, ko mēs redzam, ka ir biznesi, kuri ir tur 6, 8, varbūt pat 10 gadus biznesā, bet viņiem ir kaut kāds 5, 10 vai 15 atsauksmes. Un tad rodās jautājums, vai jūs esat īsti, tagad, kā teikt, angliski legit vai nē? Mūsu sistēma to visu ļoti ātri, elementāri atrisinās. Pie mums ir bijuši uzņēmumi, kuri ir 6 gadus biznesā ar 16 atsauksmēm. 3 mēnešos 600 pāri atsauksmes. Tu izvēlētos labāk biznesu un tu uzticētos biznesam, kuram ir 16 atsauksmes, vai tu uzticētos tam biznesam, kuram ir 600 atsauksmes? Kuram ir 600, pareizi. Mēs uztaisam tādu automatizāciju, kurā pēc pakalpojumu sniegšanas sistēma pati uzrakstīs WhatsAppā tavam klientam un palūks atstāt Google atsauksmi. Tad, kad cilvēks atstās Google atsauksmi, mūsu sistēmas mākslīgais intelekts pat uzrakstīs, kā teikt, atbildi, un paldies, ka atstājāt tur atsauksmi. Tev pat tas nebūs jādara, ja? Tā kā elementāri, ja tu kaut ko tādu gribi, hit me up.